Labdien, Dzirksteles lasītājiem! Visi tie, kas nolēmuši veltīt laiku un sekot līdzi Dzirksteles sarunai ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Normundu Mazuru. Labdien! Labdien! Normunds Mazurs Gulbenes novada domes priekšsēdētāja amatā ir apmēram pusgadu. Dzirkstele ir aicinājusi viņu uz sarunu, dodot iespēju arī jums, lasītāji, uzdot jautājumus. Un jautājumu un neskaidrību iedzīvotājiem ir ļoti daudz. Jūs mums zvanījāt, rakstījāt, nācāt klātienē uz redakciju, rakstījāt. Un tas savukārt lika aizdomāties par to, kāda šobrīd vispār ir komunikācija pašvaldībā ar sabiedrību, vai ar to viss ir kārtībā. Un kā piemēru var minēt neapkurināto Druvienas kultūras namu, kur situācija radīja daudz neskaidrību un neizpratnes iedzīvotāju vidū. Vai esat mācījušies no kļūdām un komunikācijai ar sabiedrību? Kā jūs to saredzat tālāk? Jārunā par katru lietu, par atsevišķām problēmām, par no paša procesa sākuma. Tad, kad šī lieta ir pacēlusies, vairāk jākomunicē ar kopienām, ar cilvēkiem, kas tieši tur ir iesaistīti. Tas ir tā kā tiekoties klātienē? Pilnīgi noteikti, jā. Aptuveni pusgads, kopš esat Gulbenes novada domes priekšsēdētājs. Kādas ir galvenās problēmas, par kurām varbūt jūs nenojautāt, kad bijāt kā deputāts iepriekšējā sasaukumā? Kopumā jau viss tika apzināts un saprasts, uz ko eju, bet lielākā tomēr tā pārsteigums vai tā lieta ir tomēr tā cilvēka izpratne par lietām un negācija, kas ir iekšēji cilvēkos, nezinot īstenību. Un tas ir tas lielākais pārsteigums, kas mani pārsteidz. Tas jūs domājat tā kā vairāk pašvaldības darbiniekus vai tos sabiedrību kopumā? Sabiedrība kopumā, jā. Sabiedrība kopumā. Jā, ka mums ir iespēja runāt, būt ļoti skaļiem, bet absolūti nezinot, par ko mēs runājam, nezinot problēmu, nezinot lietas būtības un tā tālāk. Un tas rada tādu diskomfortu iekšēji, ka tu saproti, ka dara kolektīvs cilvēki pietiekami labi lietas, jo viss jau neiet tik ātri. Bet tā negācija tam cilvēkam, kas to dara, savukārt iedod tādu sliktāku sajūtu. Varbūt tur ir tā komunikācija ar sabiedrību, kad vairāk jākomunicē un jāskaidro. Varbūt. Centīsimies to darīt. Ir jau priekšā uz jauno gadu projekti, kā mēs to darīsim, tā kā tas notiks. Budžets. Kādi ir lielākie budžeta veidošanas izaicinājumi šogad un kā sabalansēt vajadzības? Budžets lieluma ziņā ir tuvu tam iepriekšējā perioda budžetam. Un domāju, ka budžets saliksies, bet viena lieta, ko es uzsveru, ka tā budžeta tērēšana vai pats budžets pārsvarā tiek izmantots tikai tām lietām, kas ir tā, lai varētu nosakt pamatvajadzības, tātad izglītība, sociālā lieta, viss, kas saistīts ar to, un cilvēku algas, protams, un, ja ņem vērā, teiksim, pret attīstību, kas paliek no paša budžeta pāri, tad tā ir salīdzinoši neliela daļa, kur lielas lietas par to nevarētu uzsākt. Negribu šobrīd nosaukt konkrētu ciparu, bet 200–300 tūkstoši, kas varētu būt tādai attīstības sadaļai, bet tas ir ļoti maz priekš budžeta. Kādai jomai nebūs tā, ka krasti ņemsiet nost? Nē. Pagasta pārvalžu reforma. Kāds no tās iegūmas cilvēkiem? Es nezinu, kāds ir iegūms, bet es gribētu pajautāt, kāds ir sliktums arī. Jo šobrīd tiešām redzam, ka visa darbība un visi darbi, kas ir saistīti ikdienā ar šiem te apvienībām, ir pietiekami labi veikti. Tie, kas šobrīd pilda apvienību vadītāju pienākumus, arī sapratuši un šo te savu profilu, ja var tā teikt, un darba tās specifiku un daudzumu, un šī lieta pamazām aiziet. Jā, cilvēks bija pieradis, ka to priekšnieku var saņemt uz vietas, katrs savā dzīves vietā. Diemžēl arī es atceros ļoti labi, cik daudz iepriekšējos periodos nebija arī šo iepriekšējo priekšnieku. Šī gadījumā mums ir galvenais paveikt to darbu pietiekami ātri un bez liekiem štatiem un tā tālāk. Tā kā neredzu šobrīd nepaveiktus darbus, ne slikti paveiktus, viss tiek pietiekami labi komunicēts. Agrāk bija arī cilvēku izteikumi, ka uz svētkiem nebūs priekšniecības un vēl kaut kas. Nē, absolūti nē. Arī mēs pat mēģinām maksimāli iespējās aizbraukt uz pagastiem ciemos pie cilvēkiem svētku reizēs un redzu, kā to dara apvienību vadītāji.
paspēja visur, un viss notiek. Skaidrs, paldies. Kāda vispār ir stratēģija par pagastu attīstību? Nu, piemēram, Rankas pagasts. Kā jūs to saredzat turpmāk? Tas jau ir atkarīgs ne tikai Rankā, bet tas ir atkarīgs visā novadā kopumā, jo stratēģiju var veidot, tad ir cilvēks. Šī pamatlieta šobrīd ir noturēt šo cilvēku, un tas nozīmē, ka nedrīkst vismaz samazināt esošo skolu, esošo bērndārzu, bet kā jau vēlreiz saku, tas ir viss tādā līmenī, apdraudējuma līmenī, kad ļoti tuvu tādām līknēm, kas liek pieņemt sliktus lēmumus. Un tāpēc mums ar to visu, ar novada kopējo tēlu, ar Rankas atsevišķām darbībām, mums jārada tāds iespējas cilvēkiem, nevis jārada, bet jāveido tādas lietas, kas to cilvēku pārliecina, ka Rankā nav nevainas, ka Rankā ir forši, ka mēs dzīvojam, ka tur var dzīvot, labi mācīties un iegūt gan kultūras pasākums un tā tālāk. Tās ir tās lietas, kas notur. Un tad par stratēģiju, bez cilvēkiem nevar neko izveidot. Ja nav cilvēku, tad pamazām viss iet uz leju un nekādu stratēģiju atsevišķi neizdomās. Ir jāsaka paldies Dievam Rankas uzņēmējiem, kas ir spēcīgi un daudz, kas ir tieši tie, kas notur šo iedzīvotāju un dod viņiem darba vietas, līdz ar to arī ģimeņu labklājība un viss ap to veidojas. Tā ir tā pamatlieta. Ir darbs, ir skola, ir bērndārs, ir kultūra un ir līdz ar to arī šī kopiena. Nu jā, un tad līdz ar to iziet arī nākamais tāds lasītāju jautājums. Nu, kāda ir doma, ko darīt ar strauji sarūkošo bērnu skaitu novadā? Kā motivēt cilvēkus radīt bērnus? Kā piesaistīt iedzīvotājus no citurienes? Kā panākt, lai bērni beidzot skolu nepamet novadu un atgriežas? Šis jautājums principiāli nav jautājums man, tas ir valsts politikai. Un ne jau mēs tagad atsevišķi novadā noturēsim ar kaut ko šos cilvēkus. Pārsvarā cilvēki aiziet projām, jo neredz Latvijā kopumā šo nākotnes iespējas. Kaut gan, manuprāt, nav nemaz tik slikti un ir lietas, ko cilvēka galvās vienkārši ir jāsakārto. Mēs no savas puses maksimāli mēģinām darīt visu, teiksim, ar to pašu izglītību, lai tas cilvēks, jaunais cilvēks, kas šobrīd mācās, iegūtu tiešām labu izglītību. Mūsu izglītības pārvalde kopā ar skolotājiem tāpat dara visu, mācās, pilnveidojās un dažādas idejas šodien ievieš dzīvē, lai tas bērns tiešām maksimāli labo saņemtu. Jo izglītība taču ir viena no tām lietām, kur ja viņš viņu nesaņem, tad viņš arī jau un vecāki sāk skatīties šķībi un jau skolas gados paskatās uz citu skolu. Tās ir, man liekas, tās pirmās lietas, ar ko tiešām ir jādara tā izglītība un viss pārējais. To pieminēt, to ārpus skolas dzīvi, sports, izklaide, visas šīs lietas ir tās, kas mēģina to cilvēku noturēt. Un ja šī te kopumā nav, tad ir bēdīgi, tad cilvēks skatās tur, kur tas ir. Tas ir mūsu spēkos jāveidot šo vidi, bet kopumā par dzimstību, par visu šī politika valstiski jādomā. Jā, viss skaidrs, paldies. Kāda ir virzība ceļam un trotuāram Šķieneri Gulbene? Tas ir mans sāpju jautājums tādā ziņā, kad būdams vēl deputāts, ka bijām ļoti tuvu jau pozitīvam iznākumam, diemžēl iznāca kā iznāca. Bet šobrīd šis projekts ir ielikts kā numur 1 arī Vidzemes plānošanas reģionā no Gulbenes novada. Reāli es redzu, ka viņš būs, pilnīgi noteikti. Jā. Es tikai nevaru apsolīt, ka tas būs 26. gads, bet varbūt. Bet 27. gadā es redzu pilnīgi noteikti šo projektu realizāciju. Gan ceļš, gan trotuārs. Jā, tur šobrīd ir ielikts gan paralēli tātad velo gājēju ceļš un paša ceļa rekonstrukcija pārbūve. Tad uz 27. gadu beidzot varētu... Es ceru, jā, jo tiešām Vidzemes plānošanas reģionā viņš ir akceptēts, arī ielikts kā Gulbenes novadam numur 1 un ļoti ceru, ka kolēģi arī to, tad, kad mēs apspriedām starp novadiem, tad arī ielika mūs kā akceptu. Cerēsim, ka izdosies. Ļoti cerēsim, jā. Vai pašvaldībā varētu nopirkt pilsparku? Arī tas jautājums ir runāts pašvaldībā jau pirms laika, un ik pa laikam tiek pārunāts. Es saprotu, jā. Ja man prasa tīri, vai varētu, tad es saku nevarētu, tāpēc, ka vienkārši nav naudas. Otra lieta, vai vajag?
Jā. Ja mēs būtu bagāti un būtu lieka nauda, kā tas ir bagātajiem novadiem, es nekavējoties to izdarītu un nopirktu, bet arī, protams, par pārskatītu cenu šobrīd virmo dažādas pieņemtās cenas vai kaut kur mēdījos parādījušās cenas vai runās parādījušās. Katrā ziņā tā cena ir pilnīgi neadekvāta un neinteresē mums tādi. Ja pat būtu šis darījums, mēs nespējam tādu veikt. Bet ja tāda iespēja būtu un tā cena būtu pietiekami iespējama mums apgūt, tad, protams, jo nav jau noslēpums, ka mums ir nākotnē arī, teiksim, runājot par vēsturiskiem objektiem, sarkanā Marisas pils ir nākamā, kas stāv arī uz projektiem, kur ir paredzēts gan izstādes, gan muzejs un tā tālāk. Tā kā viss šis komplekss kopā būtu tikai pozitīvi, ja Gulbene atgūtu pašvaldība savā īpašumā šo parku. Arī apsaimniekošana un tā tālāk savest kārtībā būtu vieglāk. Kāda tad ir tā cena, par kuru varbūt pašvaldība varētu sākt domāt, ka varbūt jā? Neminēšu nekādus ciparus šobrīd. Labi. Kā panāksiet, lai uzņēmēji sakārto savu īpašumu teritorijas? Te cilvēki ir minējuši, piemēram, degvielas uzpildes staciju pie kapiem vai bijušo LV veikalu. Mēs jau to darām. Kā? Praktiski mēnesi divus pēc tam, kad mēs uzsākām darbu kopā ar vietnieku Babri Gunāru, mēs sākām tīri jau vērsties pie jau nosauktajiem objektiem. Šobrīd reāli, kas jau ir parādījis skices un nākotnes redzējumu, ir LV, kas ir reaģējis uz mūsu brīdinājumiem par ierobežojumiem un tā tālāk. Tad ir jau parādījuši tātad teritorijas sakoptību, ir parādījuši pie pamatēkas klātākā tirdzniecības tirgus variantu jau uz skicēm. Par ēku pašu grūti pateikt, kā viņiem ies, bet katrā ziņā ēka šobrīd arī ir avārijas daudzā stāvoklī, daudzas lietas no tā. Tas jāatbild viņam pašam. Mūsu tā lieta vairāk interesē tīri vizuāli un piebraucamais laukums, kas ir arī viņa īpašums, un tā tas palikt nevar. Līdz ar to es varu pateikt par LV pozitīvu to, ka cilvēki beidzot ir reaģējuši un dara lietas, lai tas iet uz labu. Saistībā ar degvielas staciju. Jā. Es esmu cīnījies daudzus gadus ar šī brīža īpašnieku Latvijas naftu, kuri nekādā mērā nebija atsaukušies ne uz kādām sarunām un kaut kādu darbu izpildi. Šobrīd ir nomainījušies īpašnieki, un īpašnieks ir Kūl. Un pagājušo nedēļu bija jau tāda konkrētāka saruna arī caur Latvijas menedžmentu, jo Kūl arī ir meitas uzņēmums lielākajiem Igaunijas degvielas tirgotājiem, kuru es arī personīgi pazīstu. Līdz ar to man būs vieglāk, ja neizdosies šeit ar vietējo tātad meitas uzņēmumu vadītāju šo te jautājumu risināt. Es vērsīšos, protams, augšā jau uz Igaunijā pie īpašnieka. Katrā ziņā darīsim visu, lai tas tā nepaliktu, jo gadu gadiem man ir bijis tiešām kauns. Brauc no visas Latvijas, no malu malām cilvēku uz kapu svētkiem un uz pilsētas svētkiem, un tāds ārprāts jāskatās. Jo tā tas nevar turpināties. Un kas vēl mums, ko jūs tur pieminējāt no tām teritorijām? Katrā ziņā par visiem. Arī, ja runājam par uzņēmējiem, arī Svelberģis, vecā Straume, ir sūtītas jau vēstules ar brīdinājumiem, un pēdējā vēstule man šķiet bija tieši decembris, kad bija jāizdara pamatdarbi, jāsakārto fasāde. Redzu, ka decembris ir pagājis, nekas nav izdarīts. Domāju, ka būvvaldība būs aizsūtīts atkal kārtējo vēstuli. Tīri par uzņēmējiem, kuriem runājat. Un tādā veidā mēs ejam pilnīgi visam cauri, un nebūs nekādu, teiksim, kā lai to saka, galvas glāstīšanas vai atlaides. Nē, tā ir mūsu pilsēta, mūsu tēls, mūsu vizuālais tēls, un līdz ar to, lai to pilsētu arī radītu saistībā ar visiem iepriekšējiem jūsu uzdotajiem jautājumiem, tad mums jārada tā vide, lai cilvēks braucot iekšā jau redzot, šeit tiešām ir skaisti. Un tā ir viena no tām pamatlietām, kas jākārto. Kāpēc jāiekasē tomēr maksa par toaletes apmeklējumu Gulbīšu parkā? Kāpēc jāiekasē? Jāiekasē tāpēc, ka cilvēki nemāk uzvesties. Diemžēl tā nav laba griba, bet piedodiet, ja
ja mums ir jāstāv un jāpatrulē un jāliek pašvaldības policija vērot līdzi notiekošo un šo tolešu jaunizbūvēto demolēšanu un tā tālāk, tas nozīmē, ka mēs esam tāda sabiedrība, kura nemākam savādāk. Jo vajag atcerēties, ka tā nauda, izbūvējot šo tolešu, šīs toaletes, ir mūsu visu naudu. Tad jautājums, kāpēc mēs esam ieguldot savu naudu, pelnījuši tādu attieksmi? Mēs esam jau vairākas reizes noķēruši, pateicoties pašvaldības policijas reidiem, jauniešu grupas, kas demolē. Ir zināmi, pilnīgi skaidri ir tie jaunieši, un man jāsaka brīžiem pat bērni, kas laikam pavelkās līdzi kādiem lielākiem, kas grib parādīt savu brauru. Slikti. Tas ir visu vecāku mūsu mājas darbs, arī runāt ar bērniem un viss. Nebūtu šāda situācija, neviens šo naudu neprasītu. Tad viņi jau ir saukti arī pie administratīvās atbildības ar vecākiem kopā. Es nezinu šobrīd, es katrā ziņā zinu to, ka pašvaldības policija pat ir vērsušies pie šo bērnu vecākiem. Vismaz 2 noteikti zinu. Jā, skaidrs. Tas arī ir tas atbild. Neviens speciāli neko nelikt. Tātad nemākam uzvesties, nemākam taupīt, būs tā. Jā. Vai beidzot kaut kad Gulbenē būs kāds lielāks tirdzniecības centrs nekā mazā Maksima vai mazais Rimi, jo redzam, ka apkārtējās pilsētās ir. Kāpēc pie mums pilsētās? Nē, es pirms atbildes Smiltenē Hesburgers atvērās, piemēram. Tas ir lielveikals. Nē, labi, Hesburgers nav lielveikals, bet atvērās, jā. Piemēram, Hesburgers. Smiltenē ir lielais tops, Madonā pats pa sevi, Balvos ir Pepko un Sinsais. Cilvēki bieži uzdod mums jautājums, kāpēc? Bet tie nav lielveikali, Balvos, Senso, tie ir tikai nosaukumi. Labi, varbūt lielāka Maksima Gulbenē. Es nezinu, vai ir tāda, varbūt ir kaut kādas runas pašvaldībā bijušas, vai esat zinoši, ka jā, varbūt nāks, vai nekā. Nē, viss notiek. Kas tas ir viss? Sarunas. Es nevaru atbildēt vairāk šobrīd, jo man tā nepatīk, protams, jā. Ir pat zināma konkrēta vieta, ir pats lielveikala tīkla pārstāvis ieinteresēts, tātad Gulbeni. Tad cerība mums ir, ka varētu būt kaut kas vēl. Es pat pateiktu vairāk kā cerība, bet vairāk uz priekšu es to negribu runāt. Katrā ziņā, ja to ir izrādījis pats lieltirgotājs un ir noskatījis pats sev tīkamu vietu, tas nozīmē cerīgi. Ir sliktāk tad, ja mēs bāžamies virsū un tad mēģinām pielauzt, bet šī gadījumā notiek jau šobrīd darbs. Darbs notiek tīri pie teritoriālās plānošanas, un tas nav tik ātri, bet tiklīdz visa dokumentācija saistībā ar šo te izvēlēto vietu un viss būs sakārtots, tad turpināsies šīs sarunas. Ļoti jauki to dzirdēt. Būtu tikai pircēji. Tas ir viena pati svarīgākā lieta. Jā. Vai Gulbenes novadam ir izdevīgi saglabāt slimnīcu apvienību ar balviem? Kāpēc Gulbenes pašvaldības deputāti iestājas par apvienības saglabāšanu? Ko nozīmē saglabāt apvienību? Tāds jocīgs jautājums. Pirmām kārtām mēs esam iekšā kā dalībnieks ar mazu procentu. Mēs šī gadījumā, protams, mūziku vairs nekādu tur nespēlējam, bet mēs kā akcionāri saņemam šī apvienībā savas ikgadējās dividendes, kas mums šobrīd ir izdevīgi. Ko mēs varam darīt, vai sliktāk vai labāk, un kāpēc mums būtu jāiet ārā, ko mums tas dos. Ja mēs ejam ārā, mēs pārdodam tādas savus procentus, savas akcijas projām, mēs iegūstam vienreizēju naudas iegūmu sev pašvaldībai, un ar to beidzas. Ne jau tāpēc pazudīs slimnīca no šīs zemes virsmas vai šī apvienība. Nē, būs tikai tas, ka nebūs vairs Gulbenes pašvaldība tur iekšā, bet šobrīd, vēlreiz atkārtojam, mēs kā akcionāri saņemam dividendes katru gadu, ja ir pozitīvs darbs. Un šobrīd šai apvienībai ir pozitīva bilance, un mēs esam saņēmuši dividendes visus šos gadus. Ļoti labi, paldies par skaidrojumu. Vai ir plānots visas Gulbenes pilsētas autobusu pieturvietas aprīkot ar jumtu, lai nokrišņu gadījumā nebūtu jāstāv zem klajas debesis? Kāpēc dažas pieturvietas ir, bet dažas nav aprīkotas? Man tagad acīs jāpiemet, kur tad nav aprīkotas. Man tagad acīs, ja man ir jādomā, tad varbūt vienīgā vieta, kur nav ar nojumīti aprīkots, ir pretī Gulbīšu parkam otrā pusē, bet tā nav gaidīšanas pietura, tā ir tikai izkāpšanas pietura. Visur tur, kur ir gaidīšana autobusam, visur ir nojumītis. Vai tas ir Rīmī? Es iešu tagad cauri visam, vai tas ir Rīmī,
Jā, atradu vienu. Jā, viena ir tiešām, tas ir Blaumaņa Rīgas krusts. Manuprāt, tur tiešām nav nojumītes. Paldies, vai arī Rīgas skatītāji, mēs šo lietu palabosim. Bet vairāk es tā uzreiz nevaru iedomāties. Tās pieturas, kur ir gaidīšanas režīms, man šķiet visur ir nojumītes. Jā, arī Rīgas iela, arī Dzelzceļa iela, arī pie viesnīcas, kur ir vislielākā šā brīdī, un jā, kur skolnieki kā priekšā. Jā, visur ir nojumītes, izņemot, manuprāt, manu nosaukumu pie Blaumaņa ielas un Rīgas krusta, ka tur nav nojumītes. Vai vajag novadam tādu veidojumu kā sporta pārvalde? Atkal tāds interesants jautājums. Varbūt izglītības pārvalde arī nevajag. Jo katra šī pārvalde tomēr rūpējas par savu nozari atsevišķu. Un, manuprāt, jo nav liela kolhoza, bet ir konkrēti viena nozare, jo labāk notiek pārvaldība un viņas menedžēšana. Par to es esmu pārliecināts. Un jāsaka paldies Dievam, ka Lauris Krēmers, kas arī ir šīs sporta pārvaldes vadītājs, manuprāt, ļoti labi veic šo pienākumu. Un es redzu, kā tas sporta lietas virzās ar katru gadu ne tikai aktīvi, bet ar jauniem piedāvājumiem, jaunām idejām. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Jā, teikšu paldies par sarunu. Protams, jūsu jautājumu bija daudz vairāk, un uz pārējiem jautājumiem Dzirkstele centīsies rast atbildes, sazinoties ar pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem. Paldies! Paldies jums!